Labrītiņ no rītiņa šo burvīgo rītiņu. Mēs brokastojam šodien vēlas brokas. Cik ir pulkstenis? Mēs šodien pagulējām līdz 8, tad lēnām nesteidzīgi sākām celties, jo tiešām bijām uzņēmuši tādu tempu, un tagad ir tāda sajūta, ka drīkstam sākt palēnināties. Ēdam garšīgas brokastiņas strietā tikai, jo Juris ar Ilzi jau pabrokastoja, kamēr mēs vēl čemājāmies, jo ārā bija tāds slapšs, mums bija salījuši galdu un krēsli, bijām atstājuši, bet lietas bija tāds kluss un nemanāms, vai ne? Es pat nemanīju. Un Juris ar Ilzi aizbrauc ar velospēdiem, mēs bijām vakar ar velospēdiem, un viņi aizbrauc tagad, un Matilda, protams, paprastījās līdz, tā kā mēs esam ar Uldu un Teodoru prietā. Mierīgi nesteidzamies nekur, kempingā ir lēnais rīts, visi kaut ko čūbinās, kaut ko darās, un tad jau domāsim, ko tālāk. Laikam jau šausim tālāk uz Austriju, jo šī ir otrā reize, kad mēs atbraucam uz kempingu. Vakarā ir rītīgi silts, foršs, patīkams, tropisks. Labi, tropisks, tas skaļi teiks, bet silts vējš. Un pa nakti temperatūra nokrīt, sāk līt lietas, mēs pamostamies un tagad sēžam jakās. Bet mēs neļaujam tam sabojāt savu garstāvokli, mūsu laikapstākļi tik ļoti neietekmē, bet tāpat tas mūs motivē turpināt ceļu uz Itāliju, vai ne? Jo mēs gribam siltumu un gribam pitas un pastas un želāto. Mēs esam izbraukuši no iepriekšējā skaistā Slovākijas kempinga. Esam izdzīvojuši nelielu agoniju. No mikrofona. Tu gribi kaut ko pateikt? Jā, mums ir praktiski elektroauto šobrīd. Mēs esam izdzīvojuši nelielu agoniju, jo citējot Uldu noķīlēja ģenerators. Un ar visu kopā ar visu mūsu sadzīvi tā autobusa remontēšana ik pa brīdim ir diezgan apgrūtinoša. Es izsakos tagad tā pieklājīgi, tad, kad kāpēc tu stājies? Nē, likās, ka ir Lidls. Tur nav Lidls. Es izsakos tā pieklājīgi, tad, kad esmu mazliet norimusies un man dusmas ir pārgājušas, un es vairs neraudu. Bet vispār, on the other news, man ir 5. dienas mati. Viņš vakar šorīt izķemēja un pat izskatījās ļoti labi. Bet viņi saņemt un vēl izlīja bišķiņu lietu. Tāpēc, ka tad, kad motora telpa ir vaļā, tad viss, kas mums bagažniekā ir stāv sakrāmēts uz mūsu beņķiem. Braucam prom, te nav Lidla. Tāpēc nevarējām iekāpt busā pietiekam ātri, un mēs paspējām ar brāli bišķi izmirkt. Bet vispār mums bija salīdzinoši sākumā tās diezgan mierīgs rīts, bet jā, tāpat mēs nepaspējām. Un šobrīd ir tāda sajūta, ka mēs nedrīkstam vispār tā atslābt un ka mums nebūs vispār šajā ceļojumā neviena mierīga brīža, jo katru reizi, kad mēs mazliet atslābstam, mēs pēc tam par to smagi samaksājam, vai ne? Bišķiņ kaifanuļi, bet par ātru. Jā, paralēli mēs risinam ģeneratora jautājumu, jo mums nav ģeneratora. Kāds viss atrisināsies, mēs nezinām. Esam izdzīvojuši agoniju, izstrīdējušies, izraudājušies, izkliekušies, izrunājušies un salīguši mieru. Nolēmuši braukt tālāk. Neviens jau arī nebija lēmis braukt atpakaļ, bet šodien no manas puses, protams, izskanēja frāzes, ka varbūt jābrauc tomēr mājās, bet Ulds jau nav nekāds mīkstais un viņš nebūs tas, kurš izvēlēsies kaut kādus vieglos risinājumus. Man nervu sistēma varbūt nevienmēr to var turēt, bet tādas izvēlējos savu vīru. Vīram ir tāds auto. Vīram ir tāds auto. Nē, nav jau tik traki. Ir jau daudz ļoti foršas lietas. Mums bija foršs rīts, mums bija foršs vakars, mums bija ļoti mierīga nakts. Mēs bijām fantastiskā kempingā un ir ļoti daudz brīnišķīgu lietu. Bet tas nenozīmē, ka tas viss nāk viegli un ka nav kaut kāda krīzes momenta. Tas tas, ko es gribēju pateikt, jo es saņemu daudz vēstules Instagramā par to, cik mums viss tur labi sanāk un viegli sanāk. Un nav jau viegli. Nav vispār viegli, un mēs arī zinājām, ka nebūs viegli. Mēs nebraucām šajā braucienā ar domu, ka gan jau, ka būs viegli, bet dažreiz vienkārši ir tā, ka liekas, ak, mans Dievs, es nebiju domājis, ka tas būs tik grūti. Kaut kādā brīdī tev kurguļs prākst un ir tāds izlādes. Teodoram bija norauts diendusa, jo tajā brīdī, kad viņš jau pavisam jau tūlīt bija gatavs mikt ciet, mēs vēl nebijām gatavi startēt tā ģeneratora dēļ. Tagad redzēsim, ar ko mēs vēl par to samaksāsim. Bet esam ceļā pozitīvi noskaņoti. Šī brīža situācija tāda, ka mēs uzsākam to ceļu uz Austriju, nezinot, kas būs ar ģeneratoru, un mums iecēja pārtikas veikalu. Ir 5. diena, mēs pirmo reizi bijām Lidliņā, nopirkām dažus dārzeņus, kas bija tādi simpātiski, un grieķu jogurtu un čedariņu. Matilda, viņš guļ. Aizbraucām uz vienu vietu, kur bija rakstīts kaut kāds Volkswagen DTS varētu būt, tur nekā nebija. Vienkārši uzsākām atkal ceļu tālāk uz Austriju. Mēs bijām, nezinu, cik ilgi pabraukuši no tā kempinga, nepilnu stundu, man liekas. Ar visu strīdēšanos es nepamanīju, cik ātri vai lēni mēs braucām. Un vienkārši Ulds ieraudzīja ceļa malā šādu vietu.
autodetēs. Viņš ir deva ieskriešu, un viņš ieskrēja, un tas ir tāds normāls, klasisks autodetēļu veikals, kā pie mums Latvijā, un vīrietis teica, ka rīt 9 būs mums jauns vai lietots, es nezinu, ģenerators par 120 eiro. Un ņemot vērā, ka nākamā mūsu valsts ir Austrija, un mēs visi zinām to, ka Austrija ir dārgāk, nolēmām neriskēt un palikt vēl vienu dienu, paliksim tajā pašā Pullman 3 zvaigžņu kempingā, kas bija ļoti labs kempings. Esam jau uzkarsuši, jo ģenerators ir tas, kas mums baro leduskapu, saldētavu un kondicionieru, un šobrīd, protams, kondicionieru neslēdzām, un beidzot, protams, kad mēs braucām prom, sāk spīdēt saule un celties temperatūra, tā kā jau esam uzkarsuši un droši vien brauksim atpakaļ un līdīsim visu baseinā. Tā kā tā, šodien vēl Austrija mums nespīd, bet cerams, ka rīt no rīta 9 dabūsim ģeneratoru. Nu, es šaubos, ka mēs tā kā ātri izkasīsimies, bet jā, tāds ir plāns. Tā kā tūkstneša mirāža, šis T3 būs, viņš parādījās aiz mums. Draugi visur. Tagad mēs uzzinājām, ka ir T3 servis šeit. Un Ulds ļoti priecīgs. Ģenerators būs tikai rīt, bet Ulds ļoti priecīgs. Mēs esam atpakaļ tajā pašā Pullman kempingā. Paldies Dievam, mūs iespieda tādā vietiņā vienā. Mēs jau esam pavakariņojuši, garšīgos dīmdeņus šovakar, visi draudzīgi. Vispār tas kempings ir pilns, pildās, vienkārši cilvēki visu laiku brauc, jo ir piekdiena, nedēļas nogale tuvojas, un viņiem ir tas restorāniņš, un ir kaut kāds zivju jūras velšu festivāls, un sestdienās ir bērniem kaut kāds pasākums, tā kā šeit būs baigā ballīte. Bet, nu jā, mēs pagaidām uz šo nakti, un rīt tomēr uztaisimies tālāk, bet tagad domājam, vai uz Austriju, vai uzreiz uz Sloveniju, neesam vēl izdomājuši. Matildēns jau nopeldējās, bet neviens cits no mums nesadūšojās ielīst tajā augstajā baseinā. Tagad droši vien brauksim vēlreiz ar Ričukiem.